Dziesmas ir viens no svarīgākajiem aspektiem Jāņos, protams. Un latvietis ne tik daudz varbūt senāk ir pat muzicējis, kā tieši dziedājis, jo dziesma ir tā, kas mūs arī dziedina, tāpēc Jāņos noteikti daudz dziediet. Es ielieku savā profilā arī vairākas Jāņu dziesmas, kuras ir salīdzinoši vienkāršas, bet es iesaku jums viņas iemācīties un dziedāt svētkos. Tāpat kā rotaļas, kas attēlo pasaules kosmogoniju, neaizmirstiet Jāņos iziet dindaru, dandaru, ozoliņu, neaizmirstiet nodziedāt dziesmu par rudziem miežiem un liniem, kas sevī ietver simboliski visu pasaules izdošanos. Neaizmirstiet dziedāt kopīgo garo dziesmu, kura sākās ar Sitjānīti, Vāra Bungas, sasauc savus Jāņa bērnus, un tad katrs no viesiem var likt pa pantiņam klāt. Manā profilā ir dziesmas arī pretskauģu dziesmu, lai aizsargātu sevi no citām pasaulēm, un tā nav domāšana par ļaunumu, bet tā ir sava veida saruna arī ar tām citām pasaulēm caur pretskauģu dziesmu, kurā jūs izrunājat un vienojaties, cik tālu katram ir kuras robežas. Manā profilā ir ielikts gan pretskauģu dziesmas, gan dindar, dandar, ozoliņi, gan pārējās. Mācieties un dziediet! Nebaidieties, sameklējiet Dainus Kapes LV vai Garamantas LV, pantiņus izrakstiet uz lapiņām vai dziediet kaut vai no telefona, bet neaizmirstiet par dziedāšanu Jāņos.